Nu, labrīt visiem. Tā, vējs ir iestatīts. Pirmā pietura benzīna tanks pa ceļam pēc 146 kilometriem pēc gandrīz 2 stundām. Tā, bāka pilna. Nometam skaitītāju pa nullēm. Nu, mīnīt kā viss. Varēsim braukt. Vēl tik jāsagaida sieviņa Ingūna, kura man brauks līdzi un būs kā operators. Un viss, un braucam. Labi, tad jau skatāmies tālāk. Te tāda relikvija kā piena mašīna. Nu tā, pusceļā iebraucām benzīna tankā. Kaut ko nopirkt ēdamu. Nu, iebrauks. Snikeru nopirku. Iebrauks tālāk. Jā. Tauba dodās reģistrēties. Nē, uz vārdā nevar saukt. Uzliksim mūziku pa virsu. Tā mēs ejam reģistrēties. Kā tu esi dabūjis maisiņu? Maisiņš ir varbūt mājās. Nē. Jāiet ir tur mēģināt. Jāiet tur mēģināt. Tajā maisiņā arī kaut kas ir iekšā. Cepuri. Naktas cepure. Varēsi savu cepuri mainīt pret naktas cepuri. Tā mēs tagad ejam mēģināt. Karoči, tur poligons ir. Poligons, kur var izmēģināt savus aparātus. Aizies pamēģināt. Moš kāds vēl būs ieslēdzis, toreiz no traucējumiem atregulēties. Davai. Tā mēs tagad testējam. Mums te ir tas poligons saucamais 20 kapeikas sudrabs. Šotka. Nākamais. Kas mums ir nākamais? Kas tas tāds ir? 2 santīmi. $20 herciem čotka. Paslieksim. Tā, pilns šitas un šitas. Ieliksim 40 hercus. 40 hercus sūdīgāk. M3. Arī sūdīgi. Tālāk. 15. Čotka. Ejam tālāk. Kas tas tāds? Kaut kāda carene. Čotka. Krustiņš. Čotka. Kas tas tāds? Arī, poga. Jā, poga tā arī skan. Te nezināms objekts. Tiešām nav nekā. Kas mums tas ir? Atkal poga. Šotka. Čotka. Čotka. Kas tur mums tālāk ir? Oi, lode. $30-33, jā, ir lode. Uzpirkstenis, šotka. Kā par brīnumu čotka, tas ir kaut kāds ķēde kaut kāda. Vēl vara. 45, 48.
krustiņš. Čotka. Kas mums te ir? Te mums ir patrona, čaulīte, čotka, protams. Tā. Tas ir, kas tas tāds ir? Nu, koroči, kaut kāda herņa ciniņa malē. O, normāli. Nā, sprādzīte. 5. gadsimts pirms mūsu ēras. Tā, 5 kapeika. 40, nu. Nu jā, labi. O, kaņinka. Čotka. Podziņa. Čotka. Tad tā arī būs jāatstāja uz 15 kHz jāatstāja, tad traucējumi maz un ņem baigi labi. Tas arī kaut kāds aizvēsturiskais 1600, nu tiešām tā drīkst. Nu, kas tas tāds? Kaķkiņas. 5 kapeika. O, pa šitādu gabalu ņem. Tā te vispār ausis krīt ciet. Riņķīts kaut kāds, nu, gredzens, jā, protams. Re, kur viņš ir. Raktārā? Plombe. Protams. Tā. Nu, uz lauka pārietu pāri, protams. Dziļi, liekam, ierakti. A, kas tāds? Padomeni šitā. Jā, šitās tā, blin, skan nekā. Labi. Tā, 10 reikspaņingi. Labs. Nu jā, 20 kapeikas jau mēs. Čotka. Viss kārtībā. Varam slēgt ārā. Šito arī var slēgt ārā. Tā mēs tagad iesim bildēties. Lai visi ticētu, ka tu biji. Tev. Pēdējie cilvēki uz reģistrāciju. Jā, kāpēc ir? Kas? Ko tev? Ko vajadzēja?
Nē, tas ir uz 2 dienām. Atšķirās 2 dienas. Lai tu vari parādīt, ka tu esi bijis un ka tev tikai jāpiemaksā 10 eiro, nevis 25 nākamā dienā. No, like we? Local. Kur tie karoks? No, karoks vēl neko nenozīmē, bet jā, nu viņš laikam no Somijas. Draugi, tie, kam vēl nav pabeigta reģistrācija, lūdzu, jūs to var izdarīt vēl 10 minūšu laikā. Pēc tam Lena gaida, nāciet pie iestrādes. Mēs jums pastāstīsim, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, kur meklēsim, ko meklēsim, atbildēsim uz jautājumiem, varbūt bišķiņ. Parunāsim ar mūsu ciemiņu no Turcijas. Tā kā būs baigi forši. Tā kā vēlreiz. Vēl mums ir 10 minūtes, lai pabeigtu reģistrāciju. Mēs, principā, esam gatavi. Drauги, нациет тувак эстрадой. Друзья, подходите ближе к эстраде. Guys, please came to us the stage. I would like to ask our special guest from Turkey, from Nokta Metal Detectors, Mr. Zekai. He came today to us specially from Turkey. He's a hero. Tātad šodien mums būs interesanta situācija, tāda lietiņa. Mr. Zekai, viņam būs prezentācija, bet tas būs vēlāk, protams. Mēs viņam iedosim kaut ko pateikt. Tālāk es gribu посaukt. Я хочу позвать друга с Литвы, который будет рассказывать на литовском языке. Денис, иди к нам сюда. Денис из Литвы, вот он идет. Вот это наш помощник, который будет рассказывать своему народу, что как. Отлично, с прибором уже. И еще наш специальный гость, уже с Эстонии, это дядя Ваня, Иван Краузе, который сегодня расскажет своему народу из Эстонии, что, как, где делать, что копать. И человек, который почему-то стоит сзади всех, который как будто не имеет к этому никакого отношения, Виктор Бирум, пожалуйста, подойдите сюда. Виктор! Человек, который переволновался, здесь красный, ничего не пьет, только воду, хлеб. Сегодня тоже нам расскажет. Ладно, мы начнем по порядку. Я и каждому будем давать слово. Tā, labi, vēlreiz. Tauta, esmu ļoti priecīgs jūs redzēt. Es reāli tagad redzu, kā, cik mums šodien cilvēki ir. Es nezinu, bet jūtas, ka daudz vairāk nekā bija pagājuši gadu. Tas ir fantastiski. Es visiem gribu pateikt respektu, tāpēc, ka, ceļš ir nopietns. Jā, tur gabaliņš ir cilvēki no Liepājas, tur kaut kādi 460 kilometri. Tas ir kosmos, godīgi pateikt. Tas bija grūti. Tagad tur visādi zvēri skraida pa ceļiem. Tāpēc, vēlreiz visiem gribu pateikt milzīgs paldies no sirds, kas saka. Tā, šodien mums ir pasākums. Kāpēc mēs esam šeit? Jā, mums ir pasākums. Kas jādara? Pirmkārt, paņemt detektoru un vajag bišķiņ pastaigāt, kaut ko atrast. Bet ko mēs meklēsim šodien? Šodien mums ir 3 mērķi. Pirmais mērķis vienkārši kaut kādi atradumi no lauka, tāpēc, ka tur bija visāds mājvietas. Tur ir ko meklēt, godīgi pateikt. Tāpēc, ka pats Viktors saka, ka tur bija atradumi un vēl ir. Tur visu mūžu var staigāt un neko nevar atrast. Tāpēc, ka tur tieši baigi daudz gan monētas un tā tālāk. Nē, būs jums tie atradumi, būs manie žetoni vismaz. Jā, būs žetoni. Cik būs žetoni? Daudz. Bet ko es jums gribu pateikt? Es gribu pateikt tādu lietu, šeit principā ir sarežģīts grunts, jā, tas ir mālas. Ir tāda lieta, tāpēc tie cilvēki, kam ir detektori ar grunta balansēšanu, būtu labi, ja jūs var pārbaudīt, kas jums tur ar grunti notiek. Tā kā būs nepieciešami noregulēt grunta balansēšanu. Tas ir obligāti. Ja, piemēram, jums nav
tāds detektors, tad jums jābrauc pie manim pēc tam, pēc salidojuma, un es jums pārdošu normālu aparātu. Kurš ir labākais detektors, es jums šodien neko neteikšu, tas būs tiešraides. Tā, nu vo. Šodien mums ir ļoti liels lauks. Es nemaku pateikt, cik, tur kaut kādi 80, 90, varbūt 100 hektāri. Par to mums var pastāstīt Viktors vēlāk. Tātad mums būs atradumi vēlreiz žetoni, atradumi no lauka, īsti atradumi. Plus, nu, visādi tur šmurģāks, jā, visādas monētiņas, tā kā tas arī būs. Vēl es gribu pateikt tādu lietu, ir mans draugs Racejs, un viņš man piedāvāja tādu lietu paslēpt 2 medaļas. Būs tādas lielas šaibas 2, viena liela, otra bišķi mazāka. Par to būs speciāla balva, tā, nu 2 balvas, par katru medaļu sudraba monēta. Tā kā tie cilvēki, kam būs tāda medaļa, jūs pēc tam var pienākt pie manim, parādīt, es apstiprināšu, un pēc tam tad jums būs arī apbalvošana, būs balva tā sudraba monēta. Tāda lieta. Tā, nu ko, tagad mēs iedosim vārdu Viktoram. Viktors. Всех приветствую на этом мероприятии. Поймите мое волнение, я как бы организатор непрофессионального уровня, да, только учусь, поэтому как бы делайте небольшие поблажки мне, да, прощайте меня за какие-то мелочи. Рад всех приветствовать в Краславском крае. Хочу, чтобы подняли руки те, кто был на первом слете. Посмотрите, этих люди, все, в принципе, здесь и присутствуют, да? Tas ir 5. salidojums, tā kā Viktoram bija 2 pasākumi, un mēs tur nebijām. 3. pasākums kopā pagājušajā gadā un šogad, jā. Да, 2 первых слета я провел без Никиты, как бы мы еще не особо были знакомы, но как бы нас связывало только то, что он держит магазин, и все-таки мы сошлись вместе, да. И, в принципе, я думаю, такую дружбу как бы уже разлить будет сложно. Так что, Никита, я очень рад, что ты стал нашей командой, да. Nu, praktiski viņš ir manējs brālēns, jā, varu tā pateikt. По сути, это мероприятие у нас проходит в 5-й раз в наших краях, да. Очень рад, что такое количество, каждый год количество растет, страны меняются, с других стран приезжают, делятся люди этим, и мы становимся известными благодаря вам, да. И вы здесь тоже, как видите, уже запечатлены некоторые, да, хотите ли вы этого или нет, и, возможно, сегодняшние фотографии будут тоже на будущий год как бы прогрессом, да. Ну и теперь немножко о слете для тех, кто там еще не понял, да, по поводу жетонов и монет и поля, да. У нас есть поле. На первый день у нас 85 гектар. 85 hektāri uz pirmo dienu. Да, мы на этих полях закинули жетоны, большую часть, да, и всякие монеты разные. Daudz. Много жетонов, как бы, да. В принципе, все распределено по гектарам. На 1 гектар достаточное количество. Tik liels žetons, tik liels. Они где-то чуть ближе друг к другу, где-то дальше друг от друга, да. В принципе, да. Я думаю, что кто старается, конечно же, обязательно найдет жетон, да. Кто пытается просто как бы отдохнуть, это тоже очень приветствуется, да. Я думаю, что вы не пожалеете об этом. Так, nu što, dadim slovo Ivanu. Tā, nu vo, šodien mums ir ļoti liels lauks. Es nemaku pateikt, cik, tur kaut kādi 80, 90, varbūt 100 hektāri. Par to mums var pastāstīt Viktors vēlāk. Ir skaidrs? Simplex, Legend, Score. Who has these detectors? How many people? Kam ir nokta detektori, lūdzu parādiet! Leģendas, pārsvarā leģendas ir, forši. Thank you for your attendance. Thank you for Nikita for this rally. It looks very well everywhere. Zikai, what about the new detector? So you have it today? Surprise. I have one surprise for you. How big? Very big. Very big. Yeah, we are coming. We are coming. We are coming, Nokta is coming.
So tonight, yes, I will announce something for you. Viņam kaut kas ir priekš mums, jā? Es vēl nezinu, kas tur ir, bet kaut kas tur būs. Labi, so thank you so much, Zekai. Thank you for all of you. Enjoy. We will talk about Nocta later. Скажем так, да. И хочу, я хотел еще сказать по поводу техники безопасности, порядка. Būtībā var arī pastāvēt malā. Pagaidīt, kamēr viņš noplūk. Šogad nenormāli. Jā, тут я вот смотрю, классные. Ребята, вы же рады бали? Я. Тут я вас смотрю, классные. Это Серега. Signāls ļoti labs. 12:39. Izskatās, ka kaut kas būs. Jā, 5 kopēks. Iemestos. Iemestos 5 kopēks. Nav žetons, bet kaut kas tomēr ir. Все, meklējam tālāk. Pirmais signāls ļoti labs. 12:39. Izskatās, ka kaut kas būs. Jā, 5 kopēks. Iemestos 5 kopēkas. Nav žetons, bet kaut kas tomēr ir. Инкометrs jau gandrīz izskatās. Tā. Piecas kopēkas.
Kad sauju izbēris. Var tuvāk arī pūdēt. Lai nav baigi pa gabalu. Nu labi. Kā būs, tā būs. Tā, bedrītes mēs aizbaram. Kā pīkst, bet VDI nav, значит, dziļi. Tā, labi, значит, tas bija aizkavēšanas variants. Ieskastas tāds ir. Vajag labais. Bet tas nebūs žetons, tik dziļi. Tik dziļi taču nebūs. Galtīgi patērēts laiks. Nekas. Tā, значит, čuiku vajag nost. Tā, roku, to, ko kāds jau ir izracis. Līdzi paņemt, protams, slabo. Paskatīsimies, kas tāds ir bijis. Ļoti gabals. Viss. Tam ir, nē, tas. Šito vispār principā, nu labi iefilmē, bet šitā rādīt nevar. Tas ir senais nazis. Tas ir sens, dikti sens. Labi, tālāk. Es domāju, ka tūlīt kaut kas būs. Vai tik to mazi kāds speciāli nenometa. Kā sāka dziedāt. Tā, filmē tā, lai var redzēt. Redzu. Kas tas būs? Malači baigie. Nu labi, lai arī tādi ir. Šmurdi, ko arī samētājuši. Davai es aiztaistīšu. Nu, kur palika? Aha, 1 kapeika. Tā jau arī domāju. 1 kapeika Padomju Savienībā. Lauku malā jānāk.
Tu laiku zaudē. 2 kapēka. Nē, tas būs lielāka kapēka. Nē. Pulksteņa vāciņš. Vietējais. Nav iemests. Sākšu vēlreiz. Pulksteņa vāciņš. Izskatās pēc vietējā. Nē, es iefilmēju, kā izskatās lauks pilns ar racējiem. Smieklīgi tādas skudriņas un visi roka. Mēs tikai pārskrējām pāri, ko viņi visi roka, nezinu. Šitas tikai bizenē, kā parasti seņojot. Šoreiz izraksim, ko es parasti neroku. Diktis un dikstiprās. Re, kur ir ar visu kapsuli. Šito rakt nevar. Labi. Ko daram? Šoreiz kapala brāc. Dārgmetāls. Tā tev nav drātiņa, tā jau ir ķēdīte. Moku. Riks. Riks, jā. Spīdzināšanas instruments. Šito kaut kur jāķēj un tad pacēl uz augšu. Labi, meklējam. Tālāk. WhatsApp grupā varbūt kāds ir ielicis, varbūt kāds jau ir atradis. Kā skudriņas. Tā, atbraukuši, sagatavojušies. Tur tālumā vestītē pieņem smago metālu. Čaulīte. Mūzikas instruments var uztaisīt. Tā mēs meklējam. Meklējām un atradām smuku podziņu. Ar visu austiņu. Čempionātā ar visu austiņu, visu podziņu. Izskatās pēc vietējās. Šī bedrītē. Nu, nostaigāts jau ir līdz 3. 4 it kā ir pusdienas. Bet vispār var staigāt līdz 6, bet nu, par šitiem kājas jau es neturu. Un rezultāts žetonu nav. Bet nu pastaigāts ir. Nav jau tik slikti. Tagad lēnā garā jau kustos uz mašīnas pusi. Jāatpūšās bišķi. Jāpēd. Un tad jādomā varbūt, te jau vairs nav ko staigāt, te jau pat signālu
praktiski vairs nav. Tas bars, ka noiet pāri, tad tur plika vieta paliek. Kaut kāds drātiņas jau vēl tur bija, bet tie nav žetoni. Tā kā tā, jā. Šiten zeme arī tāda ļoti cieta, ļoti malaina un nabaga aškas spīkst uz katra soļa. Grunts balansa nav. Nevar neko ieregulēt. Mokās cilvēki. Tā kā jā, labi, vakarā vēl kaut ko iefilmēs. Un tad jau jāgaida rītdiena būs. Что процесс, apbalvošanas process mums aizņems bišķiņ ilgāku laiku, protams, to jums visiem vajag saprast, bet to būs nepieciešami izdarīt tā. Labi, vēlreiz atgādināšu, ja kādam ir kaut kāds vēsturisks mans, jūs varat nodot šeit. Tā, man vēl ir informācija, ka bija pazaudēta vai rācijas. Ja, piemēram, kādam izdevās atrast to rāciju, arī jūs to var atnest uz šejien un nolikt šajā galdiņā. Oho, ideāli. Paldies, spasiba, thank you. Tāds cilvēks, kurš pazaudēja rāciju, šeit viņa ir. Тот человек, который потерял рацию, она здесь. Person who lose his walkie-talkie, you can take it here from this table. Man jāatvainojās visiem par to, kad neiefilmēju apbalvošanu, jo bija jābrauc uz viesnīcu reģistrēties. Un, protams, atvainojos visiem, kad nepiedalījos otrā dienā. Drusku pievīla veselība. Bet detektora, tātad Nokta Makro Legend 2 prezentācija man ir atsevišķā video. Droši vien, kā visi jau ir redzējuši. Kaut kā tā. Bija forša. Man patika. Nākamgad noteikti atkal braukšu. Un varbūt pat lielākā sastāvā brauksim. Tā kā gaidiet video atkal no kārtējā trakšanas. Paldies visiem, kas skatījāties. Visu labu! Why are we scared of the unknown and not the past? Look for distractions so we can get it off our minds. It's hard to stand when we don't feel strong. But look around, we are never alone. It's hard to stand when we don't feel strong. But look around, we are never alone. Don't give up, it's not the end. This could be the best that's ever been. Don't give up, it's not the end. Just give it time, it'll be alright again. Just give it time, it'll be alright again.
We've got a fire inside our soul that don't go out. We're beautiful people that can't quit pressing on. It's hard to stand when we don't feel strong. But look around, we are never alone. It's hard to stand when we don't feel strong. But look around, we are never alone. Don't give up, it's not the end. This could be the best it's ever been. Don't give up, it's not the end. Just give it time, it'll be alright. Just give it time, it'll be alright. It'll be alright again. Tā, nobraukti 540 kilometri. Tikko izdesapaļ. Redzējāt, labi, 540 kilometri, bāka atkal pilna. Un izmaksāja 49 eiro. Nu, ilgi viņš tās inspekcijas rādīs. 540,2 kilometri, metam uz nulēm. Pilna bāka.